augtais koris, diriģente Arta Zunde, koncertmaistara Solveiga Boka. Laipni lūdzu mūs uzrunāt Latvijas valsts prezidentam un okupācijas muzeja 2013. gada goda patronu Andri Pēziņa kungu. Cienījamie okupācijas muzeja darbinieki, ekscelences, dāmas un kungi. Okupācijas muzejs savos 20 gados ir pilnībā izpildījis savu funkciju. Atcerēties, pieminēt, atgādināt. Kā likumsakarīgs noslēgums ir šī tumšā, drūmās krāsās krāsotā nama nākotnes turpinājums, nākotnes nams. Protams, Latvijas vēsturē vēl ir daudz periodu, daudz konkrētu lietu, uz kurām vēl nav atbildi. Esot Kazahstānā, tas bija sevišķi skaidri redzams, ka mūsu šī vēsture iet pāri šim periodam, kurš līdz šim periodam ir tik dziļi un precīzi un detalizēti izpētīts, it sevišķi tas ir laiks no 1917. gada līdz 40. gadam, kas arī ir daudzas ietekmēs. Jo man šķiet tikai konkrētas lietas, un tas ir skaidri redzams ar okupācijas muzejā, ar konkrētiem pierādījumiem, ar konkrētu cilvēku likteņiem, visskaidrāk, it sevišķi jaunai paudzei var parādīt to, kādiem notikumiem ir gājusi cauri Latvija. Ar lieliem skaitļiem un gariem rakstiem tas faktiski lielu iespaidu neatstāja. Tāpēc vēlot veiksmi okupācijas muzejam, es domāju, ka viņš varētu savu darbību virzīt vēl tālāk, iet solīti atpakaļ. Un, protams, balstoties uz šīm jau esošajām zināšanām un vēl iegūtajām, kas tiks iegūtas nākotnē, arī veidot to gaišo nākotnes namu, jo tas ir tiešām, es pilnībā piekrītu Sālīšu kungam, tas ir visu mūsu uzdevums. Un šeit katram no mums vēl ir daudz, daudz darāmā. Ja kāds domā, kā ar eiro ieviešanu mēs būsim sasnieguši kaut minimālu Eiropas līmeni, tas ļoti smagi kļūdās. Mums katram pašam vēl ir ļoti daudz darāmā, lai mēs varētu justies kā neatkarīga, brīva zeme, kur cilvēki brīvi rīkojās. Protams, ļoti labs pierādījums ir patreiz notiekošie 25. vispārējie latviešu dziesmu un 15. deju svētki. Es esmu pārliecināts, ka šie vairāk kā 40,000 dalībnieku dara to kā brīvi cilvēki no brīvas gribas. Lai mēs to saglabātu un attīstītu, mums vēl daudz kas ir jādara.
Un es pateicoties visiem, kas ir sevišķi okupācijas muzejā sākuma iniciatoriem, gribētu novēlēt neapstāties pie sasniegtā, bet vienoti palīdzēt, lai šeit būtu šis nākotnes nams, lai mēs skatoties uz savu pagātni, izvēlētos tomēr pareizāko ceļu mūsu nākotnē. Lai mums visiem kopā veicās. Vēl vienreiz paldies Okupācijas muzejam. Paldies. Paldies.